Amen. Tāpēc, ka Dieva vārds ir dzīves, viņš nenoveco. Kādu romānu tu palasi 5. reizi, gan jau pietiek, jau apnicies ir, jā. Bībeli mēs varam lasīt un lasīt un lasīt. Un tas neapnīkst. Amen. Tas ir dzīvais Dieva vārds. Un tur ir teikts, es nolasīšu no 17. panta vēlreiz, atgādināšu vienkārši. Jo, ja jau viena cilvēka pārkāpuma dēļ nāve caur šo vienu kļūst par valdnieci, cik daudz vairāk tie, kas saņēmuši žēlstības un taisnības dāvanas pārpilnību, kļūst dzīvības valdnieki caur šo vienu Jēzu Kristu. Halleluja! Mīļie, tā ir prieka vēsts. Mums, kas bijām miruši, šodien mēs esam dzīvi caur Jēzu Kristu. Amen! Valdnieki, kā Dieva vārds saka, caur Jēzu Kristu. Tātad, kā viena cilvēka pārkāpumu dēļ par visiem nākusi pazudināšana, gluži tāpat viena cilvēka taisnības darbs visiem nes taisnošanu un dzīvību. Halleluja! Mīļie, cik krasas pārmaiņas pēkšņi notika tavā un manā dzīvē. Mēs lemti pazušanai, mēs gājam pazušanai Ādama dēļ. Bet paldies par otru Ādamu, tā saucamu, kur ebreju vēstuli nosauc, par Jēzu Kristu. Amen. Un viņš, caur viņu, mums ir taisnošana un dzīvība. Un 19. pāns. Un tur ir teikts, jo kā viena cilvēka nepaklausības neskaitāmi kļūši grēcinieki. Kāds nepaklausa, un tu kļuvi grēcinieks. Amen. Un ja tas ir noticis, tad kā tu domā, ja es šodien nepaklausu, vai mana nepaklausība var kādu ietekmēt? Amen, tieši tā. Bet tālāk mēs lasām. Tāpat ar viena cilvēka paklausību neskaistāmi kļūst taisnoti. Halleluja! Jēzus paklausīja. Un viņš paklausīja cilvēka veidā būdams. Viņš atstāja savu dievišķo godību debesīs. Viņš kļuva mums līdzīgs, tā mēs lasām Filipiešu vēstulē. Amen. Un viņš būdams kā cilvēks, kā mēs, kuram nav svešas sāpes, pārdzīvojami, viņš paklausīja. Viņš paklausīja debes tēvam. Un šī paklausība atnesa mums dzīvību, mums taisnošanu. Mīļie, jūs redzat, ko paveic paklausība un ko paveic nepaklausība. Un tad, kad es vēlreiz lasīšu rakstiet, man pēkšņi atkal tāds, tad nav nekas jauns, bet pēkšņi tā kā no jauna atkal, ja? Cik nozīmīga ir paklausība Dievam. Bija kāds cilvēks, kas atnāca, protams, tas ir pats Dievs, kas cilvēka veidā atnāca šeit virs zemes. Un viņš vienkārši paklausīja. Un nav tā, ka mēs šodien sakam, Vitiņ, paklausi lūdzu, kas tev ir grūti? Nē, man nav grūti mācīties, paklausīšu. Ja, tur ir pavisam cita paklausība bijusi. Viņš zināja, kas viņu gaida. Viņš zināja, ar ko viņš ies. Un, mīļie, šīs naglas rokās un kājās, tās nebija lielākās sāpes, ko Jēzus izcieta. Ziniet, kāds bija vislielākās sāpes? Tā ir nodošana, tā ir atstumšana. Tas ir viss pasaules grēks, viss pasaules netaisnība, kas tur pie krusta ir iegāja viņa ķermenī. Jūs dzirdat? Un tās ir vislielākās sāpes. Un tas pēdējais, ko viņš iekliedzās, Tēvs, kāpēc tu mani esi atstājis vai pametis? Tāpēc, ka Dievam vajadzēja pagriezt seju prom no grēka. Paklausīgs. Viņš zināja, ar ko viņš ies, bet viņš bija paklausīgs. Tātad, mīļie, katreiz šī paklausība, viņa dara kaut kādu brīnumainu darbu. Viņa paveic kādu brīnumainu darbu. Un, ziniet, brīnums tavā un manā dzīvē nav tas, ka pēkšņi man kļuva daudz vairāk naudas. Un es zinu, ka daudzreiz mēs nākam šeit priekšā un mēs liecinam par to, man nebija un tagad ir. Man tas un tas, man Dievs svētīja, man tas un tas. Arī ļoti labi, un arī to vajag liecināt. Es zinu vienu, ka vislielākais brīnums ir tad, kad kāda dvēsele kļūst tuvāka Jēzum Kristum.
Tas ir vislielākais brīnums. Un es zinu, ka to var veicināt tava un mana paklausība. Tad, kad mēs dzīvojam paklausībā Dieva vārdam, tas ir lielākais brīnums. Es gribu, lai mēs bet vienu rakstvietu paskatāmies. Rakstvietu. Varbūt kādreiz paskarējām garām, nepievērsām uzmanību. Jāņa evaņģēlē 9. nodaļā. Jāņa 9. nodaļā. Un tur ir stāsts par to cilvēku, kurš bija akls, un Jēzus svaidīja viņu, un viņš kļuva redzīgs. Un paskatīsimies vēlreiz. Un tur jau ir stāsts bišķi tālāk, kad viņu pratina, pratina farizēja, tur rakstu mācītāji, ja? Nu, kas tad ir, kā tad tev tas ir noticis? Ja? Un te no 8. panta es lasīšu. Tad kaimiņi un citi, kas viņu iepriekš bija redzējuši, ka viņš ubagoja, sacīja, vai šis nav tas, kas sēdēja un ubagoja? Tātad atpazina šo cilvēku. Daži sacīja, viņš tas ir, citi tur pretim. Nē, bet viņš tam līdzīgs. Viņš pats sacīja, es tas esmu. Es zinu, cilvēki, ja, nevar būt, ka tāds brīnums notika akls un pēkšņi redzīgs. Ja. Citi saka, nē, tas ir viņš. Un tad viņš pats nāk un saka, mīļie, es tas esmu, par ko es domāju. 10. pants. Tad tie viņam sacīja, kā tad tavas acis ir atvērušās? Ļoti labs jautājums. Viņš atbildēja. Un šeit ļoti uzmanīgi klausamies. Viņš atbildēja. Cilvēks, kuru sauc Jēzus, viņš pat par kungu viņu nenosauca. Ja? Viņš cilvēks, kurš sauc Jēzus, iztaisīja svaidāmu, svaidīja ar to manas acis un sacīja man, ej uz zilo un mazgājies. Tad es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Paskatīsimies. Tātad, Dieva brīnumi notiek dažādos veidos. Ir citreiz, kad Dieva brīnums notiek tā vienkārši čiks un ir, pareizi. Bet ir brīži, kad tā čiks un viss vien nenotiek. Un šis ir viens no tiem stāstiem. Un šis pats jaunais cilvēks, viņš saka, kādā veidā tas notika. Tātad Jēzus piegāja viņam, ko tu gribi? Gribu redzēt, ok, uztaisīja svaidāmo kaut kādu, no kā viņš tur taisīja, uzlika viņam uz acīm, un tālāk kas? Viņš nekļuva uzreiz redzīgs. Brīnums nenotika uzreiz, pareizi. Tā neredzam. Un tātad viņš man sacīja. Kas sacīja? Jēzus Kristus. Citiem vārdiem, Dieva vārds, pats Dievs. Amen. Viņš man sacīja. Un bieži arī mūsu dzīvē, pirms notiek brīnums, viņš tev kaut ko teiks. Es atkal saku, ir brīži, kad notiek momentāli. Bet lielākā daļa manā dzīvē, es nezinu kā tavā, varbūt tavā dzīvē viss notiek tā, klikt. Manā dzīvē ļoti bieži Dievs runā. Un šeit Jēzus viņam saka, tātad šis cilvēks saka, viņš man teica, ej uz kādu dīķi, zilo saucamās, un mazgājies. Ej un mazgājies. Tātad ko? Jēzus deva kādus konkrētus norādījumus. Pareizi? Un ja Jēzus kaut ko pasaka cilvēkam, tad viņš arī sagaida, ka šis cilvēks paklausīs. Vai šis cilvēks varēja paklausīt, vai arī varēja nepaklausīt? Pareizi? Ir divas izvēles. Viņš varēja arī nepaklausīt. Protams, viņš teica, es aizgāju, mazgājos un kļuvu redzīgs. Es aizgāju. Tātad viņš paklausīja, mazgājos un kļuvu redzīgs. Es vienkārši redzu, ka vienkārši paklausība kungam, Jēzum Kristum, viņa izdarīja brīnumu. Dzirdēt? Paklausība, ne bez paklausības šis stāsts, bet viņš paklausīja, un šī paklausība atbrīvoja Dieva spēku, atbrīvoja brīnumu šim cilvēkam, un viņš kļuva redzīgs. Ziniet, es zinu, ka mēs kā cilvēki,
ļoti bieži meklējam attaisnojumu tam, ka Dievs nedarbojās. Mēs meklējam attaisnojumu tam, ka nenotiek nekādi Dieva brīnumi. Es nezinu, vai tu kādreiz esi meklējis attaisnojumus. Un mēs sakam, Dievs neatbild. Es tik daudz lūdzu viņu, bet Dievs neatbild. Dievs neatbild. Ziniet, starp citu, redzot šo stāstu, es varētu vienkārši tā stādīties priekšā, ka šis aklais cilvēks, kuram bija uzlikti šie dubļi virsū uz acīm, viņš neredz neko, un tas zilos dīķis, mēs nezinām, cik tālu vai tuvu viņš ir bijis, bet viņš nebija turpat. Tad bija kaut kāds attālums līdz tam dīķim. Un Jēzus saka, ej un mazgājies. Un šis cilvēks varētu teikt, Jēzus, ko tu man lūdzu no manis? Mani kāds atveda te, lai es te ubagotu. Es nezinu, uz kurien iet, es neredzu ceļu, es varu kādā bedrē iekrist, es varu paklupt. Kungs, es nevaru iet! Ja viņš tā atbildētu, ja viņš tā rīkotos, nebūtu Dieva brīnums. Amen? Un ziniet, mēs bieži varbūt rīkojās tā. Kungs, tu redz manu situāciju, tu no sākuma atrisini manu situāciju, un tad es paklausīšu tev. Nosacījums uzstāda ne cilvēks, bet Dievs. Viņš saka, ko tev darīt, un viņš nekad tev neliks to, ko tu nevari izdarīt. Nekad. Šis cilvēks varētu teikt, es nevaru, es esmu akls. Man nav neviena blakus, kas varētu mani aizvest līdz tam dīķim. Nezinu, vai bija vai nebija, mēs tik sīki nezinām šo situāciju. Es zinu vienu, ka viņš izlēma paklausīt. Viņš izlēma satvērt šo brīnumu no Dieva. Vai taustīdamies, vai kāds viņam palīdzēja, bet viņš nokļuva līdz šim te dīķim. Un viņš mazgājās. Un tādā veidā viņš saņem dziedināšanu. Viņš kļuva redzīgs. Paklausība. Paklausība atbrīvo. Tāpēc lielākais, es redzu iemesls, līdz nolasīšu kādu rakstietu. Kāpēc mēs citreiz nesaņemam Dieva brīnumu savā dzīvē? Ka mēs filozofējam. Tai vietā, lai elementāri paklausītu viņam. Citreiz kungs saka tik vienkārši, mēs atcerieties pagājušajā runājām par Nāmanu. Ot, ja viņš tur to un viņš tur to, ziniet, kaut ko tādu. Viņam tik vienkārši pateica, ej un mazgājies Jordānā. Varbūt mums arī liekas citreiz, nevar būt tik vienkārši. Paklausi. Paklausi viņam. Būs Dieva brīnums. Galatiešu vēstulē 6. nodaļā. Galatiešiem 6. nodaļa, 7. pāns. Nepievilties. Dievs neļaujās apsmieties. Ko cilvēks sēj, to viņš pļaus. Amen. Noteicējs ir Dievs. Ne cilvēks. Dievs ir noteicējs. Ja Dievs tev liek kaut ko darīt, paklaus, ej un dari, tāpēc, ka Dievs grib atnest kādu brīnumu tavā dzīvē. Un šis brīnums tavā dzīvē, viņš ietekmēs, viņš skars, viņš aizsniegs, viņš inficēs, es nezinu, pārējos cilvēkus. To, ko Dievs grib darīt ar tevi un mani, viņš negrib tikai darīt personīgi ar mums. Mīļais, ja Dievs tevi pēkšņi svētīs ar lielu naudas summu, tas nav domāts, lai tu par visu to summu tagad nopērci sev Bentliju vai vēl kaut kādu. Jā, ziniet, kad ūdens tek caur cauruli arī slapja paliek, bet ūdens nepaliek caurulē, viņš aiztek tālāk. Dievs noteikti grib svētīt caur tevi, būt par svētību caur tevi citiem cilvēkiem. Tāds ir Dievs. Un tāpēc tad, kad brīnums notiek tavā vai manā dzīvē, grib vai negrib, tas skars citus cilvēkus. Tāds ir mūsu tēvs, tāda ir viņa sirds. Amen. Tāda ir viņa sirds. Jeremija 1.12. Tad tas kungs sacīja uz mani, tu redzi pareizi. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Dievs ir nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. Dievs nekad parādā nepaliks. Dzirdiet? Ja mēs ticam viņa vārdam, ja mēs paklausam viņa vārdam, viņš no savas puses turēs savu vārdu.
Un viņš piepildīs to, ko viņš ir teicis. Tāds ir mūsu Dievs. Amen. Un es zinu, ka mēs daudzreiz esam jau pārbaudījuši, tā kā Malahijs teica. Nu tad pārbaudiet to kungu. Amen. Varam pārbaudīt. Bībelē tā ir teikts. Un es zinu vienu. Ja mēs viņu pārbaudīsim, mēs vienmēr atradīsim viņu uzticamam. Viņš tur savu vārdu. Viņš tur savu vārdu. Vienīgā lieta, viņš grib, lai mēs paklausam viņa vārdam. Lai mēs paklausam. Amen. Ziniet, tad, kad es lasīju šo stāstu, es tā aizdomājos. Interesanti, kāpēc viņš šim puisim lika iet uz šo te dīķi. Tas nozīmē, ka pagāja kāds zināms laiks. Varbūt tās bija minūtes, varbūt tās bija 10 minūšu, varbūt pusstundā, varbūt stunda pagāja. Mēs nezinām, cik tālu viņš gāja. Bet es zinu vienu. Visu, ko kungs dara, tā nav nejaušība. Visdrīzāk, kad šis te laiks no tā, ka pateica Dievs vārdu līdz brīnumam, šis laiks bija tik svarīgs un nozīmīgs šim puisim. Vai vīrietim. Varbūt pa ceļam uz šo te dīķi šim te vīrietim vai puisim, nezinu, cik viņam tur gadi bija, droši vien, ka viņam vajadzēja atbrīvoties no kaut kā lieka, kas varētu traucēt tām visām lietām. Kāpēc es tā sāku domāt? Tāpēc, ka es zinu, ka arī manā dzīvē tā ir bijis, ka Dievs man pasaka kādu vārdu. Un es tik priecīgs, tūlīt būs, gaidu, kad tas brīnums notiks. Un nē, un tad, kad es sāku paklausīt tam, ko viņš ir teicis, es redzu, ka paiet dienas, paiet mēneši. Un tad atnāk brīnums, un tad notiek brīnums. Un tad, kad es analizēju to laiku, es sapratu, ka šajā te gaidīšanas, ne pasīvajā, aktīvajā gaidīšanas laikā, es esmu atbrīvojies no kādām sliktām lietām savā dzīvē. Kad šajā te ceļā uz zilo dīķi Dievs mani tīrīja, Dievs atklāja, parādīja kādas lietas, kurām ir jābūt nožēlotām, kurām ir jābūt paņemtām prom no manas dzīves, lai tad, kad es aizgāju līdz tiem dīķim, Dieva brīnums varētu notikt manā dzīvē. Amen. Es nezinu, vai tā bija to puisi. Tā bija ar mani, tā var būt ar mums. Tāpēc, mīļie, nekad neignorēsim un nedomāsim, ka tagad momentāli. Dievs zina Dievs zina mūsu sirdi. Dievs zina, ko vajag iztīrīt tevī. Un Dievs tev dod šo laiku. Un viņš teiks, ej uz to dīķi, ej uz to vietu, ej uz to zemi. Viņš dod mums laiku, lai mēs attīrītos. Varbūt, ka kungs liek tev šodien arī iet uz zilo šo dīķi, lai tu pa ceļam uz to dīķi vienkārši šķīstītu sevi, attīrītu. Kā šķīstīt? Tu pats nevari, bet tā kunga, ka tu cel gaismā un to, ko apspīd gaismu, kļūst par gaisu. Varbūt. Amen. Tāpēc es zinu, ka šodien kungs runā. Bet, protams, šodien kungs kā runā? Viņš runā caur Bībeli. Viņš runā caur svētajiem rakstiem. Amen. Un mums ir jābūt pareizai attieksmei pret šo te Dievu vārdu. Tev jābūt pareizai attieksmei pret Dievu vārdu. Esi atvērts, lai uzņemtu Dievu vārdu, un pēc tam, kad tu esi viņu uzņēmis vai sadzirdējis, esi gatavs to īstenot. Esi gatavs to darīt. Amen. Esi gatavs to darīt. Tad, kad Izraela paklausīja Dievam, Jozovas laikā jau, teiksim tā, kad Jozo valdīja. Tad, kad Izraela paklausīja Dievam, atnāca brīnumainā uzvara. Jērikas mūri sabruka. Ziniet šo stāstu. Un pirms šie mūri sabruka, Dievs teica kaut ko darīt savai tautai. Un viņi paklausīja, un viņi to darīja. Un tā nebija viena diena, tās nebija 2 dienas, tās nebija 3 dienas. Bet tad, kad viņi paklausīja, tad notika Dieva brīnums. Amen. Un nākošā pilsēta
kuru vispār nevar salīdzināt ar Jēriku. Un šī nākošā pilsētiņa, neliela maza pilsētiņa, vārdā Aja. Ne Aija, Aja. Es šo pilsētu iekaroju. Aja. Un viņi devās, viņi teica, nevajag visu karaspēku, tur daži tūkstoši mums pietiks. Un viņi guva kapitālu sakāvi. Kāpēc? Tāpēc, ka nepaklausīja. Tāpēc, ka nepaklausīja Dievam. Redziet, tad, kad mēs paklausam, Dievs tur savu vārdu. Un tad, kad mēs paklausam, tas atbrīvo brīnumaino Dieva spēku tavā un manā dzīvē, lai notiek šie brīnumi. Amen. Es zinu, ka šodien ir daudz skolas, Bībeles skolas, un šo sestdienu mums bija viena no tām. Ja? Ir daudz skolas, ir daudz dažādas studijas, daudz dažādas mācības ir, un visas viņas ir domāts labam mērķim. Nevajag nekad domāt, pa daudz jau ir viss, nav vajadzīgs. Nē, viņas viss ir domāts, lai atklātu kādas dziļas patiesības, kādas dziļas Dieva vārda patiesības un kādas atklāsmes. Viņas palīdz. Es vairāk skolas beidzu un es tikai pateicos par to, ka man bija iespēja mācīties. Tāpēc, ka es daudz vairāk uzzināju, daudz vairāk atklāju no Dieva vārda patiesības. Amen. Bet ļoti interesanti, ka Dieva vārds, viņš nebija domāts, lai man būtu tikai zināšana, lai es būtu kāds teologs. Ziniet, cik daudz šodien teologi viņi nav ticīgi? Profesori teoloģijā, un viņi nav ticīgi. Viņiem ir zināšanas par Bībeli, par vēsturi, par Izraēlu, bet viņi nav ticīgi. Tāpēc mums tas dots ne tikai priekš zināšanām, bet kam? Praktiskam pielietojumam, mīļie. Ja tu ej Bībeles skolā, ja tu ej kādos kursos, ja tu ej, apmācības kursos, vienalga alfa kursi, vienalga kā tu viņus nosauks. Mīļies, tas nav, lai tev būtu kāda gudrība, ka tu vari paspīdēt arī citu cilvēku priekšā. Visas šīs lietas tev dod dziļāku izpratni par Dievu vārdu, lai praktiski to pielietotu. Kāpēc mēs šeit mācamies kaut ko vai sludinu šeit jums? Ja? Es nesludinu vienkārši, lai jūs esat gudrāki, bet lai mēs praktiski varam pielietot šīs lietas. Praktiski pielietot. Amen. Amen. Ja mēs neuztversim Dieva vārdu kā svētā gara pavēli, priekš izpildīšanas, mēs arī neredzēsim Dieva brīnumu savā dzīvē. Un es domāju, ka tie laiki pagājuši, kad mēs uztvērām Dievu kā es nezinu, kā salīdzināt, kā noliktavas pārzīme un oficiāntu, jā. Dievs man to vajag, Dievs man to vajag, Dievs man to vajag. Jā, un viņš uzreiz momentāli tev visu to dod, visu. Jā, Dievs grib darīt brīnums. Viņš grib darīt. Bet Dievs atbildīgs par savu vārdu. Viņš ir nomodā, lai piepildās viņa vārds. Ne mana griba, ne mana iegriba, bet viņa vārds. Tāpēc, ja es paklausīšu viņa vārdam, ja es uztvēršu to, ko viņš man ir pateicis, ka tā ir svētā gara, vienkārši elementāri, tā ir svētā gara pavēle sākt rīkoties. Es redzēšu Dievu brīnumu. Es redzēšu Dievu brīnumu. Amen. Tāpēc, ja tu jūti kādu skubinājumu savā sirdī, sāk kaut ko darīt, es paklausu to un dari to. Protams, ir saskaņā ar Dievu vārdu. Neatraut no Dievu vārda. Saskaņā ar Dievu vārdu. Dari to. Dari to. Un tad, kad tu paklausīsi, tu redzēsi, ka Dievs ir vienmēr bijis uzticams un paliek uzticams. Amen. Un tu redzēsi pārmaiņas, pārvērtības, brīnums savā dzīvē. Tāpēc, ka Dievs pieliks savu roku, lai tas īstenotos. Amen. Un ja tu biji akls un tu paklausīji, ej un mazgājies, un tu paklausīsi, tu būsi redzīgs. Ja tu būsi kurls un kungs Jēzus arī liks kaut ko darīt, tavs ausis atvērsies. Amen. Tavs ausis atvērsies.
Kāpēc tik bieži, kad Jēzus aizlūdz par cilvēkiem, viņš teica, tagad celies, ņem savu gultu un staigā. Amen. Kungs, es nejūtu, ka manas kājas vēl stipras palikušas. Es 20 gadus guļu te, kā piecelties? Es saku, celies. Es kādreiz domāju, kāpēc evaņģēlisti, kad aizlūdzu, viņi liek kaut ko darīt cilvēkiem? Varbūt tāpēc, es nezinu. Protams, ir ļoti svarīgi, lai viņi to saprot no Dieva gara, kad Dieva gars to liek darīt. Ja mēs paklausīsim, būs. Amen. Neredzu Kristapu. Tāpēc man neviens te nebrīdina, kad jābeidz. Dievs ir labs. Un ja Dievs ir labs, tad arī mūsu kungs Jēzus Kristus ir labs. Viņi nav atdalīti viens no otra. Kāda ir Dieva griba priekš tevis un manis, tāda ir mūsu kunga Jēzus Kristus griba priekš tevis un manis. Tāda ir svētā gara griba un darbs priekš tevis un manis. Amen. Un es zinu vienu, ka mans Dievs ir brīnumu Dievs. Vai tu tam tici vai netici, nezinu. Es tam ticu. Brīnumu laiki nav pagājuši. Un ja es šodien tā reāli neredzu kādus brīnumus, tad man nav jārāda ar pirkstiem uz kaut kur tur tā un tā. Pirmkārt, man jāparāda uz sevi. Vai es dzīvoju paklausībā Dieva vārdam? Vai es paklausu to, ko Dieva vārds runā šodien uz mani? Viņš runā katru dienu, ja tu lasi Bībeli. Amen. Ja tu atver Bībeli un tu lasi, Dievs runā uz tevi. Mēs dzīvojam, kā mēs gribam dzīvot. Mēs cenšamies uz 2 krēsliem nosēdēt, mēs cenšamies 2 kungiem izpatikt, un tad mēs gribam arī redzēt Dieva brīnums. Tā nenotiek, mīļie. Tā nenotiek. Kad Dieva vārds saka, nevar no viena to paša avota izvērt 2 un salds un rūgts. Nav iespējams. Nav iespējams. Un tad, kad es lasu vēsturi par, vai ne vēsturi, bet autobiogrāfijas par Dievu vīriem, caur kuriem patiešām Dievs darbojās. Un tu lasi, un tu vienkārši redzi, ka viņi bija nodevušies tam kungam. Viņi savu dzīvi ir veltījuši tam kungam. Viņi dzīvoja paklausībā tam kungam. Un Dievs viņus lietoja. Mēs neesam izņēmums. Mēs esam tādi paši. Un mums ir dots tas pats gars. Mums ir tas pats tēvs, mums ir tas pats kungs. Amen. Un nevajag teikt, jā, tie jau tie izredzēti. Mēs šodien visi esam izredzēti. Un tavā un manās rokās ir šī tie elementārā viena no lietām, kā paklausība. Un ja mēs paklausam tam kungam, notiek Dieva brīnums. Notiek Dieva brīnums. Tu un mēs esam tam liecinieki. Nezinu, kurā brīdī, kurā dienā, kurā gadā viņš uzrunāja tavu sirdi. Un tu paklausīji un tu atsaucies. Un notika vislielākais brīnums. Tu atzimi no augšienes. Tu kļuvi par Dieva bērnu. Amen. Ja tas ir noticis ar tevi kādus gadus atpakaļ, kāpēc tas šodien nevar notikt atkal? Ne tas, ka tev jāpiedzimst, bet ar tavu paklausību Dievs var izdarīt kādus brīnumus. Tāpēc man šodien, es nezinu, Bībeles skolas tādā, neiespaidoja Bībeles skolu, bet vienkārši tas bija tā kā apstiprinājums, ja, kad es pēkšņi izdzirdēju šo te teikumu. Ja. Šito nemācīja Bībeles skolā, studenti pateiks, ja, un es sapratu, paklausību. Man šodien vajag atkal jūs iedvesmot uz paklausību. Amen. Aicināt uz paklausību. Ne tikai jūs, man pašam tas ir vajadzīgs. Paklausīt. Jo vienkārši ejot pa šo dzīvi, tu redzi, ka kādreiz kā pravietis Iesē laikam bija, ja? Kad, ziniet, tā, nogurst tie spārni tādi, ja? Nogurstam.
Un tad negribās neko vairs, tāpat nekas nenotiek dzīvē. O, nē. Mēs nedrīkstam pagurt. Būsim paklausīgi Dieva vārdam. Un Dievs runā uz ikvienu no mums. Tagad tu dzirdi, ka Dievs runā. Tu dzirdi, ka Dievs runā uz tevi. Aizejot mājās, varbūt ieslēdzot kristīgo radio, tu dzirdēsi, ka Dievs runā uz tevi. Ieslēdzot kādu dievkalpojumu, tu sapratīsi, ka Dievs runā uz tevi. Paliekot savā lūkšanas istabā, tu ieklausīsies savā sirdī, un tu sapratīsi, ka Dievs runā uz tevi. Dievs runā uz tevi. Amen.